Paldies Zīles kundzei. Kas vēl vēlētos runāt? Tad man ir noslēguma runā jāpasaka paldies vispirms Oskara Kalpaka skolai, kur šeit mazie bērni, es gribētu teikt, iziet pirmo tādu patriotiskās audzināšanas praksi. Es ceru, ka skolā viņiem teoriju māca ļoti labi, jo viņi ir visi ļoti disciplinēti, visi skaisti saģērbti un visi skaisti uzvedās. Tā ir paldies Rīgas domei par piedalīšanos. Paldies politiķiem, kas ir atnākuši šodien šeit. Bez šaubām mūsu represētajiem es gribētu novēlēt visiem labu veselību, mūžu garu un vēl daudzus gadus nodzīvot mūsu skaistajā un brīvajā Latvijā. Šodien ir piemiņas diena. Rīgā notiek daudz pasākumu, atceres pasākumu. Tātad es aicinu jūs šodien visus piedalīties gājienā pie brīvības pieminekļa, kas notiks 1:00 pie pieminekļa piemiņas brīdis. 3:00 ir Torņa kalnā Kurzemes politiski represētā biedrība taisa piemiņas brīdi. Ir paredzēti daudzi koncerti dažādās iestādēs veltīti mūsu piemiņai. Un aizejot no šīs vietas, atcerēsimies, kad Šķirotava bija gulagā vārti visu padomju laiku. No šejienes gāja projām restotie vagoni, no centrāla cietuma tika vesti notiesātie, trojkas, ja to var saukt par notiesāto. Trojkas tiesātie visu garo padomju laiku. Arī mūsu disidenti, visi, kas cīnījās par Latvijas neatkarību, tika aizsūtīti no šejienes. Tātad Šķirotavai ir vieta, kur cilvēkiem būtu jāapstājās un jāpadomā, lai nekad vairs tāda situācija mūsu mīļajā Latvijā neatkārtotos. Paldies jums šodien par piedalīšanos un lūdzu visus nolikt ziedus.